No 25. līdz 28. februārim Rīgā starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsela notiek 16. starptautiskā izglītības izstāde Skola 2010. Tradicionāli uz šo izstādi dodas arī LLU karjeras atbalsta speciālisti, uzņemšanas komisijas pārstāvi, kā arī mūsu studenti, lai stāstītu par daudzveidīgajām studiju iespējām Jelgavā. Kā augstskola sagatavojusies izstādē Skola un vai gaidām kādi pārsteigumi? Mēs esam ļoti labi sagatavojušies, mēs esam veikuši konkursu tiem studentiem, kuri strādā šeit stendā, un te ir tiešām ļoti atraktīvi, zinoši un aizrautīgi jaunieši. Un esam ļoti daudz strādājuši par to, lai mūsu stends kopumā būtu noformēts vienā stilā, gan vizuālais skats, gan arī izdevums materiāli dažādi, un tiešām rosinātu nākt pie mums mācīties. Augstskolas stendā dažādu fakultāšu studenti apmeklētājiem piedāvās aktivitātes, demonstrējot savas fakultātes specifiku. Piemēram, lauku inženieru fakultātes pārstāvi pārbaudīs apmeklētāju spējas praktiskos uzdevumos, kas jāveic būvniekiem un arhitektiem. Informācijas tehnoloģiju fakultātes studenti rādīs prasmes izjaukt un salikt personālo datoru un ļaus mēģināt to izdarīt arī apmeklētājiem. Bet ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pārstāvi piedāvās iespēju piedalīties viktorīnā un fotografēties izlaiduma mantijās. Kādas sajūtas pārstāvot savu augstskolu un fakultāti izstādē Skola un kādus redzi potenciālos studentus? Sajūtas ir ļoti labas, jo es spēju palīdzēt gan universitātei, gan studentiem. Universitātei tādā ziņā, ka lielai universitātei vajag daudz studentus, un studentiem atkal palīdz izvēlēties, uz kuru fakultāti labāk aiziet, uz kuru nē. Izstādes dalībnieki augstskolas stendā var saņemt interesējošās fakultātes bukletus, kā arī īpaši izstādei sagatavotā žurnāla plēsums numuru. Kāpēc apmeklējat izstādi Skola un par ko domājat nākotnē kļūt un kādos virzienās studēt? Galvenais iemesls, kāpēc apmeklēju šo izstādi, bija tāpēc, ka es jau to nezinu, un tāpēc ar klases kolektīvu mēs apmeklējam. Mums klases audzinātāji piedāvāja atbraukt, un mēs piekritām. Es esmu no Preļu valsts ģimnāzijas un esmu ieradušies šeit, lai apskatītos, kādas ir manas iespējas studēt tālāk. Varbūt arī aizbraukt kaut kur uz ārzemēm un apskatīties, kā notiek tur. Un vairāk vēlos komunicēt ar cilvēkiem, tāpēc es skatos tādas skolas, kur kaut kas būtu saistīts ar cilvēkiem, apkārtējo vidi, un tam līdzīgi. Es mācos Andreja Upīša Krievu vidusskolas 11. klasē. Tieši es domāju, uz strādiņiem vairāk, uz medicīniet. Bet šeit es domāju apsīties varbūt kādu vēl citu interesantu piedāvājumu tieši priekš sevis, izdevīgāk, lai būtu. Izstādē Skola 2010 atsevišķu stendu bija sagatavojusi Meža fakultāte, kura apmeklētājs iepazīstināja ar izglītības iespējām meža nozarē. Meža fakultātē savs stends, kāpēc tā un vai prognozēt lielu interesi par meža nozari? Jau 4. gadu Meža fakultātē ir savs stends, meža nozares izglītība. Un kā arī pagājušajā gadu un šogad mēģināsim piesaistīt studentus topošos meža nozares speciālists ar meža izstrādes tehnikas simulātoru, lai nedomā, ka tikai darbs mežā notiek ar rokas motorzāģi. Jā, simulators tā ir tā pati meža izstrādes mašīna, tikai simulātora versija, kad ir iespējams interesantiem pamēģināt, kā tas ir darbs mežā un meža tehnika. Protams, šis nav pats jaunākais, kur visas kustības nenotiek tā kā meža mašīnā, bet pašas pamatfunkcijas šis simulators pilda. Principā visa kabīne un viss, kas ir, kur sēž pagaidām Māris, viss iekšā ir tā kā īstajā meža izstrādes harvesterā un forwarderā iekšā. Izstādi Skola 2010 interesanti var apmeklēt līdz 28. februārim no 10:00 līdz 17.